Laipni lūgta. Vispār es esmu tāds tipisks office darbinieks, es strādāju bankā. Tu esi tā sasaistīts ar to vidi, ar to vietu, ar tiem cilvēkiem. Ir jāmeklē kaut kāda veidi, kā ieraudzīt to pasauli arī savādāk. Tad es sāku burāt ar brīnišķīgu kapteini Ievu Kaļķi. Viņi apmācīja tieši meitenes burāšanā. Tas pirmais gads pagāja vispār tādā pilnīgā mutulī. Tur ķer to informāciju par to laivu un mēģina turēt līdzi un mēģina darīt visu, ko tev liek un klausies vārdiņu. Gandrīz visi burātāji ir nolikuši kapteiņa tiesības, bet ne visi var stūrēt. Un ne visiem vajag to darīt, jo ja visi gribēs stūrēt, tad nebūs komandas un tad nebūs tora. Tad jau tā ambīcija uzauga baigi liela un pagājuši gads atzina pats savu laivu no Norvēģijas. Nebija tā, ka man viņi kaut kur no zila gaisa nokrita, es mērķtiecīgi gāju pie tā, kamēr visi vasarā dzēra Aperolu, es ļoti daudz strādāju. Un šogad es pirmo gadu piedalījos Gorā kā kapteini ar savu laivu, ar savu komandu. Man vispār tāds sportisks gars ir iekšā. Agrāk skrēju, braucu riteni, visos SBMTB posmos piedalījos, bet vienā no X-reis sacensību posmiem es neveiksmīgi lecu no tilta un salauzu ļoti smagu kāju. Tad man daktars teica, ka tā kā skriet man dzīvē vairāk nevajadzētu. Tu jau nevari no sevis nekur aizmukt. Un tas sportiskais gars un tas adrenalīns, tā vēlme pēc tā pārguruma, izmisuma un vispārējā, ko tās sacensības dod un tā ārkārtīgi lielā pacelātība sajūta pēc tam, tev jau visu to nenormāli gribās. Citiem varbūt tā burāšana asociējas ar dzīves baudīšanu un šampaniešu dzeršanu. Tā sporta burāšana jau ir ļoti, ļoti dinamiska. Tev nevienā brīdī nav laika, tur, es nezinu, tur domāt par to, kā es tagad tur atpūtīšos vai atlaidīšos vai vēl nezinu ko. Laivas var būt advokāts, var būt ārsts, var būt students, bezdarbnieki, un tad ar tiem visiem cilvēkiem ir jāatrod kopīgs kontakts un jāizto kopīgo mērķi. Sākumā, kad tas balansējās uz tādiem pārstrieniņiem vakarā, tad tu vēl noķer to komfortu, ja ar visiem, ar mājiniekiem, un tad, kad jau tu esi jau sasniedz kaut kādu līmeni, tu gribi piedalīties tajā regatē, tu gribi būt tajā regatē. Tas, protams, paņem daudz laika un ģimeni to jūt. Bet es esmu konstatējis, kad mani bērni ar mani lepojas un stāsta, ka mamma burātāja un mamma regatē, un tik mamma atnāk laimīgi mājās un priecīgi, tad tas ir svarīgāk nekā, ka tu esi tur nogurus un varies visu laiku, kad atkal trauki netīri un māja netīri. Tas viss vispār uzkāpjot uz laivas, viss dzīvē beidzas. Ir tāds ideāls sajūta, un es neticu, ka tu kaut kādā brīdī iedomājies par rēķiniem, par kredītiem, par to, ka tur mašīnai kaut kā tur eļļi jāmaina vai kaut kādas tādas lietas, tev tā visa pasaule ir beigusies, principā. Tu par to sāks domāt, tagad uzkāpsi uz krastpā, tad tev tas kaut kā pamazām atnāks.